Sveiki, labrīt! Ir tā diena pienākusi, kad es parādīšu, ar ko es nodarbojos brīvajā laikā, kad es nestrādāju. Šis moments tagad darbā ir tāds sūdīgs. Es tā saprotu, ka visiem ir sūdīgs ar auto pārvadāšanu. Un vienu dienu strādā, vienu dienu nestrādā. Vakar es pastrādāju, šodien gaidīju kravu līdz 8 no rīta, nebija nekā, un tad es nolēmu braukt makšķerēt. Braukšu makšķerēt, un uz kurien mēs braukšu makšķerēt? Braucam uz Lielupi? Kādu Lielupi? Kādu Lielupi? Braucam uz Daugavu, pretī Koknesei. Pasēdēsim pretī Koknesei uz Zandartiem. Pamēģināšu noķert kādu, varbūt izdodās. Kaut kā tā. Esmu noslinkojis, neesmu uztaisījis jaunu video par autokravām. Tagad braukšu pēc laivas. Protams, nepateicu, kad makšķerēšu no laivas. Viņi stāv pie paziņas. Un tas ir pa ceļam uz to upi. Upe būs diezgan strauja. Es domāju, ka būs tīra. Lieti nekādi nebūs bijuši. Un kaut kā tā. Kā jau vienmēr šajā laikā, cik ir 8:41 no rīta, ir satiksme, un šis ceļš arī aizved mani pirmkārtām uz laivu, un pēc tam tālāk turpinājums uz upi. Cik labi īstenībā, kad ir tāds interneta radio, vai ne, un vispār, kad ir internets, var paklausīties latviešu mūziku. Vēsturnieki atmiņās brauc pa mūsu zemi brīvu, omnibus, kas nestājās, pirmā stāvā neticīgi. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Brauc pa mūsu zemi brīvu, omnibus, kas nestājās, pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratīno pie pieminekļa ziedu skato, muļķu laukā aproka peikas un raugās. Otrā rītā, vai tik nebūs zāle zaļākā? Rekur labajā pusē ir marihuānas audzētava. Medicīniskajam nolūkam marihuānu audzē tādās lielās siltumnīcās. Rekur tur aiz kokiem arī ir marihuānas audzētavas un visi tādi. Šis reģions īstenībā ir ļoti, ļoti populārs ar vīnogu audzētājiem. Persiki, nektarīni, aprikozes, augļi, principā augļi. Umbieri, āboli, arbūs gan nav, es neesmu redzējis. Kur šeit pa labi te ir vīnogas. Taisa cilvēki pēc tam. Persika vai nektarīnu koki. Baigās plantācijas.
Nu ko, mans pārdomas par makšķerēšanu. Viens zandarts ir kastē, 3 aizgāja. Bet, nu, protams, tie vienmēr jau lielākie aiziet. Un, nu, kaut kā tā, tagad braukšu likt laivu nost un braukšu uz mājām. Nu, tā es arī pavadu brīvās dienas no darba. Vasarā un ziemā makšķerējot un rudenī es eju medībās. Tā kā tā, nu, paldies, ka skatījāties. Šis būs īsts video. Ok, peace. Tad jau līdz nākamajai reizei. Čau.